Šogad Ventspils turisma konference norisinājās neierastā vidē uz prāmja Stena Line, kas konferences laikā atradās Ventspils ostā. Organizatori uzsver, ka mūsdienu turismas vairs nav tikai galamērķis, bet arī pati ceļošanas pieredze. Tieši tāpēc šī gada konference tika rīkota uz kuģa klāja, kas vienlaikus kļuva gan par pasākuma norises vietu, gan simbolu šai idejai. Diskusijās tika apskatītas aktuālās turisma tendences, pilsētas attīstība, savienojamība un vietējo resursu potenciāls. Turistu skaits Ventspilī saglabājies stabils, taču izaicinājums joprojām ir uzturēšanās ilgums – nepilnas 2 naktis. Īpaša uzmanība tika pievērsta prāmju satiksmei. Maršrutā Ventspils–Nīneshamna pērn pārvadāti aptuveni 270,000 pasažieru, kas nozīmē būtisku turistu plūsmu pilsētā. Pēdējos gados Ventspilī īstenoti vairāki infrastruktūras projekti, no piekrastes labiekārtošanas un veloceliņu attīstības līdz jaunām atpūtas vietām ģimenēm un pieejamām peldvietām. Mēs katru gadu šīs turisma dažāda veida bukletus, brošūras un līdzīgas materiālus iešķirojam arī laikrakstos Igaunijā, Lietuvā, lai šī turisma plūsma mums paplašinātos. Arī šogad pēc brīvostas rīcībā esošās informācijas varētu būt 4 kruīza kuģi. Deutschland, kas jau mums ir bijis nevienreiz, viena Star Legend tieši tāpat. Tas vislielākais, 1300 pasažieru, tā kā zinām izaicinājumi varbūt arī, kā šos visus klientus ļoti īstā laika periodā apkalpot un parādīt, ka ir vērts mūsu pilsētā atgriezties. Pagājušā gadā mums tāpa ideja par šo lidojumu. Domājām kaut ko šādā stilā turpināt arī šogad. Un tad radās ideja par prāmi. Mums ir prāmis, kurš piestāja pa dienu ostā, un tad organizējām šeit. Protams, tas ir izaicinājums reizē. Tas nav tā kā telpā, kur tev visu laiku stāv brīvi, jo kuģis ir dzīves, viņš kustās. Un mēs, protams, arī caur šo pasākumu gribam aicināt kopā šos uzņēmējus un turismu nozarē iesaistītos. Un kā mēs šodien arī dzirdējām, ir tā vēlme to darīt vairāk. Un es domāju, ka lielākajai daļai šodien tā bija unikāla un jauna pieredze. Es gatavojot šo pasākumu, tas bija pirmo reizi, kad es uz kuģi uzkāpu. Es, protams, ar citiem kuģiem braucu, bet ar šo nē. Un tagad man ir tāds aķis lūpā, ir ļoti forši. Ne tikai varbūt tās, kā daudziem liekas, ka šis prāms ir tāds vairāk tāds transportam un tā, bet pietiekami draudzīgs arī vienkāršam ceļotājam. Eksperti uzsver, ka Ventspils spēks slēpjas daudzveidībā un spējā pielāgoties. No dabas un jūras līdz industriālajai videi. Tieši šī kombinācija veido pilsētas identitāti. Man patīk šī vide. Man patīk tas, ka daudz kas ir beidzies, kas liek cilvēkiem pārgrupēties, spēlēt vēsturi, mēģināt ievesties kaut kādās lomās. Kaut vai tas būtu ostas kaut kāds strādnieks. Uzvelc to robu un aiziet paskaties, pamēģinās šķipeli un tur minerālmēslas pakulstīt. Tas ir tas piedzīvojums, ko šeit var piedāvāt, jo šeit ir darīts. Šeit nav tā, ka mēs te nekas nenotiek. Un tas dod iespēju aizķerties kaut kādam turistam, tādam, kādu citur nav. Gidiem pašiem ir jāmeklē tas darbs. Ja? Vai tu strādā ar individuāliem turistiem vai ar grupām, vai tu vairāk reklamējies, jeb mazāk. Bet, cik es zinu, daži aktīvi gidi, kas ir no pēdējiem gidu kursiem, ir iemēģinājuši jau roku šajā darbā. Un uzreiz varbūt tas ventspilnieks tā arī gluži neatverās. Ja? Bet to dvēseli mēs varētu atrast kādos darbos, tais pašās, kā jau es teicu, Liepu alejās, pie jūras, mūsu parkos. Mums ir bezgalīgi daudz vēl visādas neaptvertas lietas, tā kā gidi varētu veidot kādas tematiskās ekskursijas, ka varētu vai neizmantot rakstnieku mājas padarīto, jo pa šiem 20 gadiem rakstnieku ventspilniekiem ir veltījuši vairākas rindas gan dzejā, gan prozā. Novads noteikti ir arī, jāteikt, apskatāms un vajag to tā vairāk iepazīt. Tas mums tāds varbūt ir mazliet tāds baltais plankums. Konferences ietvaros norisinājās arī diskusija Ventspils stāsts, kurā vietējie uzņēmēji un nozares pārstāvji iezīmēja dažādus skatu punktus uz pilsētas attīstību, vienlaikus apliecinot, ka Ventspils turisma stāsts turpinās veidoties arī nākotnē.